Tā ir vesela industrija. Jo tas jau nav tā, ka vienkārši zemnieks iet pārdot kartupeļus. Viņš jau nav biznesmenis. Ja? Tur strādā vesela mašinērija, kas izmanto šo te programmēšanu. Un mēs esam savā ziņā tā paudze jau nepareizi saprogrammēti. Tāpēc mēs vēl te dzīvojam kaut kādi daži, kas par šo te runā, kas mēģina kaut kur ielīst, kaut ko atrast un iedot cilvēkiem tāds, nezinu, pavadiens, kur meklēt. Ja? Bet īsmā aiz muguras strādā vesela mašinērija, kas nodarbojas ar šo te programmēšanu. Zini, kā jau tu bišķiņ pa priekšu man aizlēt, jo es tieši par to topiku, ja tematu gribēju runāt, par to, ka sāls, cukurs un eļļa mums liek ēdienām vienkārši garšot labāk. Viņam funkcionāli nav nekāda cita loģika, vienkārši lai garšo labāk. Kaut kas nav garšīgs, pieliec sāli, cits garšo. Kaut ko paņem, teiksim, cepumos, tur cukuriņu un sviestiņš vai klāt, un savādāk cepums nav garšīgs. Jebkur mēs liekam visas šīs trīs lietas, lai viņas garšo labāk. Ja mēs paskatāmies dabā, nekur tas neeksistē. Ja mēs ņemam gaļu, vienalga vai tā ir trekna gaļa, viņi ir kopā ar daudz proteīnu, viņi ir kopā ar aminoskābēm, viņi ir kopā, jā, tur tev būs varbūt tās kaut kāds tauks klāt, bet viņš nebūs rafinēts. Ja mēs ņemam augļus, kur ir cukurs fruktozās formātā klāt, tur ir šķiedrvielas.